zemes elements, māte, miers, esība, līdzsvars starp materiālo un garīgo, intuīcija un iekšējā gudrība, sievišķā enerģija, mierinājums klusumā. Skaisti! Dažreiz vienkārši ir jāatbrīvojas un jāuzticās visumam. Brīnišķīgi. Sveiki, mīlīši! Šoreiz mēs esam Uzvaras parkā ar ļoti eteriskām, dziednieciskām, patīkamām, baltpilnām vielām, ko sauc par eteriskām eļļām. Un es šodien esmu kopā ar eterisko aromātu feju. Young Living, viena no aizsākuma pārstāvēm Latvijā, Dzintru. Dzintru, pastāsti, kā tavs eterisko eļļu burvīgais piedzīvojums sākās? Kā tu no tā, kas tu biji pagātnē, kļuvi par eļļu feju? Kas es esmu tagad, jā? Jā, čau, sveiciens visiem. Redz, tas ceļš mums katram ir citādāks. Mēs esam tik ļoti tuvu tā dabai, tā diezgan tuvu, ļoti. Jā. Tāpēc arī laikam gribējās šo sarunu ārā. Un pie čaklām arī kur bitītē. Un patiesībā no tā, kas es biju, kas es esmu, mums jau viss mūsu ceļš mūs veido. Un paldies tai pieredzē, kas man ir bijusi, jo tā bija brīnišķīga pieredze. Tā bija pat pieredze, kuru es savulaik bērnībā ļoti sapņoju. Man ļoti gribējās strādāt kaut kādā valsts darbā. Man gudvārds bija tāda pilnīgi likās bērnībā, ka tas būs tas, ko es darīšu. Un es to ļoti skaisti arī 15 gadus piedzīvoju un darīju, un man patīk tas, ko es daru. Un kas tad tieši bija? Neiesim detaļās, es strādāju valsts pārvaldē, un man likās, ka darbs no 8 līdz 5 ir absolūti ok, un man tas dara, un paralēli tam darbam es vēl, jāteic tā, ka es dzīvoju tādu mazliet dubultu dzīvi, tādā ziņā, kad man bija darbs, un pēc darba es vienmēr iemanījos iet uz kaut kādiem kursiem, mācībām, brīvdienās daudz arī mācījos, un tad man bieži arī ģimenē teica, kā tu to visu paspēji? Gal galā ģimenes dzīve un vīrs un tā pa kuru laiku, bet kaut kā viss tā salikās un likās tiešām pa kuru laiku strādājot visu pilnu dienu, tu vēl vakaros kaut ko darīji un daudz izdarīji. Tiešām daudz mācījos un daudz skaistas lietas piedzīvoju. Bet kaut kā par laimi, jāsaka tā, ka mūsu dzīvē laikam vienmēr, kad tu esi tam gatavs, noteikti kaut kādas tās pārmaiņas, nāk kaut kādi impulsi, un tad tev atliek tikai teikt, jā. Un reizēm tagad tas impulss ir tik spēcīgs, tu vairs nevari pat pateikt nē, tu vienkārši ļaujies. Un tāda laimīgs apstākļu dažādas sakritības pēc, un arī faktiski laikam uz to es arī gāju. Kad kaut kā vienu dienu darbā es arī tā sēžot, es atceros, bija ziema, man ļoti patīk ziema, jo es esmu ziemas bērns. Un skatos, es arī esmu ziemas bērns. Bet tev nepatīk ziema, ja? Man patīk baltums, bet ne augstums. Zini kā, mums ir vajadzīgs augstums, lai mēs novērtējam siltumu un tā, man ļoti patīk, tiešām patīk. Bet tāpat laikā, un tad es atceros sēžu kabinetā un krīt skaistā sniega pārslas, un es domāju, paskat, cik būtu forši tagad tā vienkārši sakravāt koferi, piemēram, un aizbraukt uz siltajām zemēm, vai tagad es varētu tā, tieši šodien kaut kādā dienā, es tad gribētu darīt to, vai atkal tieši, kad ir super silta diena, un man ir jāsēž kabinetā, kurā vienkārši strādā kondicionieris, bet es tā vietā gribētu būt jūrā, ja. Tāds, es gribētu kaut kā arī tā, lai es būtu brīvāk savā kustībā. Un jā, bet tā kā es nevaru sūdzēties par to, ka man bija kaut kāda slikta apstākļa. Bija brīnišķīgi apstākļi, bija forši kolēģi, man patika tas, ko es daru, bet kaut kādā brīdī es arī attapos pie tā, ka tu sasniedz kaut kādu zināmu, tu sēdi un saproti, ko tālāk.
nosacīt kāda izaugsme. Un domājot, apcerot visus šos teistus, kaut kā arī tā kā man visu laiku jau paralēli, visu laiku gāja arī man gan aromaterapija, jo to jau es par aromaterapiju zināju ātrāk vēl nekā man eļas ienāca. Jo mums vēl tajā laikā Latvijā nebija, jāsaka tā, ļoti labas eļas, un man bija arī tad nevisai patīkami daži pārsteigumi ar kaut kādiem tādiem izmēģinājumiem. Līdz ar ko man viņš tā stāvēja, bet es zināju, ka tas ir ļoti jaudīgs instruments un kaut kā tā. Un tad vienā skaistā dienā es tā domāju, ko tālāk? Kā es tevi redzu pēc kaut kādiem gadiem? Un tā kā man tas veselīgais dzīvesveids, vispār tas dzīvesveids par to, ka, bet mēs varam kaut ko mainīt, mēs varam darīt, vienmēr esam par darīšanu. Tā kā to kaut kas nepatīk, ej, maini, dari, meklē kaut kādas iespējas, nevis sēdi un sūdzies, vai ne? Tā kā, un tas, paldies Dievam, ka man tāda īpašība ir, viņa man daudzkārt ir palīdzējusi. Un tad kaut kā tā kā man jau bija tās paralēlās iestādes, es sapratu to, ka es aizgāju arī papildus vēl mācīties aromaterapiju. Pavisam salīdzinoši nesen pabeidzu arī vēl Kanādas skolu aromaterapijā, kas bija arī ļoti liels piedzīvojums, nopietns, bet liels un tā. Un tā sanāca, kad es sapratu, ka atkal jau, ka es vienmēr saku, eļas ir man lielie palīgi un kaut kādā ziņā arī mans psihologs pudelītē. Man bija viena tāda mīļa eļa, kuru es pilnīgi tā noskaņojos katru vakaru, kad gāju gulēt. Man bija mans nodoms par to, ka, lai man atnāk, kā ir, es tagad arī ļoti salīdzinu, tagad ļoti daudz runā par frekvencēm, par vibrācijām, un par to mēs jau runājām sen, bet tagad liekas, ka visur par to runā jau, vai ne? Kurš gan par to nerunā, no sērijas. Un tad es salīdzinu to kaut kur ar to, kad es ņēmu to eļu, tajā brīdī varbūt tā ļoti intuitīvi palīgā, dēļ tā, lai man tā vēlme mainīt nodarbošanos, mainīt profesiju nebūtu aiz tāda prāta skaitļojuma, ja? Jo tā objektīvi no malas pateikt, kāpēc tev tas ir jādara, jo tev taču viss ir labi un viss ir stabili un viss ir forši un vispār, kur ir problēma, ja? Un tad kā vienkārši dari. Un es arī ilgu laiku arī to visu savienoju, bet man bija tā iekšiņa, ka es gribu to brīvības sajūtu vairāk, to aizbraukt uz jūru, tā kā ir labs laiks, nevis tad, kad man ir vienkārši brīvdiena, ja? Vai kaut kur, tāds, lai mēs varam te pusdienlaikā atnākt un apsēsties un parunāt, nevis, tad pēc 5. Un tas man bija ļoti svarīgi, tā sajūta. Un kaut kā es katru dienu gāju ar to eļu gulēt, ar to nodomu, kad lai man ir sajūta. Un kas tā bija pa eļu? Tas bija tāds maisījums, viņš saucās Envision. Envision, tā kā par to vīziju, to projekciju. Un tad, kad tu sajūti tādā šūnu līmenī, ka tu ir pareizajā savā virzienā, nevis aiz prāta, jo aiz prāta es būtu domājusi, ja, tur būtu ļoti daudz pusiņu, kāpēc to nevajadzētu darīt, un iespējams tikpat daudz arī, Bet tad, kad mēs tā no tā prāta pārceļamies uz savu sirds centru, tad mēs, ja tu sako savai sirdī, tu nevari kļūdīties. Un tas bija tas, kad, un faktiski tad, kad tā pudelīte beidzās, ļoti tuvu bija tā diena, kad es arī uzrakstīju atlūgumu. Tā kā varētu teikt, tas ceļš, viņš nenotika tā vienā brīdī, varbūt tā vienā mirklī bija tas impulss, bet es, protams, tas bija ļoti arī tāds apzināts kaut kādā ziņā lēmums, par ko es nemirkli nenožēloju, jo mans mīļākais teiciens ir, ka ēteriskās eļas savieno cilvēkus. Jā. Un mēs ar tevi satikāmies pateicoties eļām, un es esmu satikusi vienkārši virkni brīnišķīgāko cilvēku, ko es nebūtu satikusi sēžot savā kabinetā. Un tāpēc šodien es pilnīgi noteikti varu teikt, ka ēteriskās eļas ir ļoti mainījušas manu dzīvi, tādā labā ziņā, un kāpēc to arī dalos ar citiem. Un tas ir tas, kad ir laime, tad, kad saproti, ka tev ir, tev dāva ir iedevusi fantastiskākos instrumentus, un savulaik jau Gerijs Jānis, kurš ir Glivīņa dibinātais vēl pirms 30 vairāk gadiem, par viņu vien būtu atsevišķi sarunu vērts, bet jau tad viņš par šo vibrāciju jau zināja, vai ne? Un jau tad viņš saprata, cik svarīgi, lai cilvēks dabūna to labāko, un tāpēc arī to vienā pilienā, un tas viens piliens, ko mēs šodien varam ieelpot, viņš aizsākās daudzus gadus iepriekš. Jo, ja mēs padomājam, piemēram, sandāla kokam ir vajadzīgi 50-60 gadi, pirms to eļu var destilēt no tā koka, lai arī paliek, lai tas viss ir ētiski, lai tas resurss paliek arī mūsu bērniem, mazbērniem un mazbērniem, lai tās eļas paliek. Ja?
tad ir jādod mums atpakaļ mātei dabai. Jā. Un tas viss ir tas cikls un tās vērtības, kas ir ieliktas tajā kompānijā. Tad, kad tu arī domā par tādu sadarbības partneri, vai ne, tad mums ir ļoti svarīgi, lai mums tās vērtības arī saskan. Jā. Un šeit man bija svarīgi, ka tas ir instruments, ar ko es varu palīdzēt sev, ka tas ir instruments, ko es varu veidot arī kā savu lietu. Un tā ir jau 10+ gadi jau, kad mēs esam kopā. Kaut kad viņi bija sākotnēji, protams, caur tādu vēlmi, kad es gribu vienkārši dzīvot veselīgāk, tā ziņā veselīgāk, labāk, jo man ļoti patīk smaržas, bet šodien mēs varam redzēt un dzirdēt, un paldies Dievam par to daudz stāsta, par visām sintētiskajām lietām. Ja? Un es domāju, ka droši vien, ka šodienas mērķis nav runāt par to. Ir jāpiemina arī tas, ka ar ēteriskām eļļām ir, jo viņas ražo visādas un ir tās, kuras, jo tas cilvēks salasās par tām ēteriskām eļļām patiesību, un katram ir savs ekonomiskais līmenis, un tad viņš aiziet un nopērk puspatiesību, bet viņš viņu lieto tāpatās, un tad kaut kas notiek, un kas tad ir vainīgs? Vainīgs ir eļļa no sērijas. Jā. Bet būtībā ne jau eļļā ir tas sāls, jo ir tajās zināšanās, tev ir jāzina, jo tu vari ēst tādu tā kā īstu pārtiku, piemēram, tikko uztaisītu zupu, ja, un tu vari uztaisīt zupu no pusfabrikātiem. Abas divas zupas būs zupas, bet kvalitāte būs drusku savādāk. Tāpēc arī ar ēteriskām eļļām ir ļoti jāskatās uz to tīrību, kas tur ir. Tīrība, tas, tā kvalitāte tā ir atslēga šodien ļoti liela, jo ēterisko eļļu tirgus nav īsti regulēts. Un līdz ar to mēs varam daudz ko redzēt. Bio, eko un organisks un nosaukumus mēs varam uzlikt dažādus. Un tā ir tā bāža mana, laikam, kaut kādā ziņā vislielākā, kāpēc man gribās laikam arī par to tā vairāk runāt. Jo redz, ēterisko eļļu, ne tikai ēterisko eļļu, bet vispār wellness industrijas tirgus ir ļoti strauji augošs. Jo skaidrs, ka cilvēki šodien par laimi daudz cilvēku tik tiešām meklē veselīgus risinājumus, dabiskus risinājumus. Cilvēks saprot, ka tā kā bija, tā vairs nevar, viņš vairs negrib sevi pielikt ar ķīmiju, viņš grib citādāk, viņš meklē kaut kādus šos dažādos veidus. Un tad ir tā, kad mēs skatāmies superētiskās eļļas, ja, un tad ienāk arī zināšanas par to, no kur ir starpība, vai ne, kāda ir starpība starp tām vai šīm. Un tad ir jāsaka tā, ka tas arī, ko tu teici, jā, mēs varam ēst, teiksim pat tagad, kad ir tāda tomātu dārza sezona, ja, kad tu ieties siltumnīcā un tev tas tomāts smaržo, un tu zini, ka tev nav uzlikta nekāda ķīmija uz viņa, ja, un ka viņš ir tev izaudzēts un kādu rūpi vajag, lai tev tā sēkliņa iznāk un tev viņš būtu, vai ne, un pēc tam tur un šis ir kaut kur bišķiņ līdzīgs stāsts, taču iespējams pat vēl sarežģītāks, jo, kā jau es minēju, katrs augs, viņš aug citur. Ja, tad viņš aug savā klimata joslā, jo ēterisko eļļu ietekmē gan klimats, gan augstums ir jūras līmeņi, ja mēs runājam, ja, gan siltums, gan laiks, kādā ievāc augus, jo tur arī ir jāziņa. Ja mēs, piemēram, ievāksim, teiksim, lang ziediņus, kopā saliksim gan vēl zaļganus, kuri vēl nav atvērušies, kopā ar gatavajiem, un varbūt jau tiem, kuri jau ir noziedējuši, tur būs pamatīgs ķīsels, vai ne? Bet tad, kad viņus atlasa tiešām tos, kas ir jau atvērušies, ja, tad viņam būs jau pilnīgi, viņš būs jau savādāks, ja. Vai tas pats, kad, piemēram, ir noteikti augi, kurus, piemēram, ievācot, viņi vēl ir jānotur, ja viņus nevajag uzreiz destilēt, viņi ir jānotur. Tad ir augi, kurus, piemēram, kā rozi, viņu pirms vēl rīta stundas, ja viņi iet tik pirms saulēkta, iet un lasa, ja, jo tur ir tas pilnīgākā koncentrācija. Un faktiski tieši šī auga destilēšana arī viņa un vispār audzēšana, viņa sākās šeit no zemes. Cik zeme ir tīra, cik viņa ir brīva no ķīmijas,
Ja, tad, lai viņa nav bijusi pirms tam apstrādāta ne ar ko lieku, un tieši tāpēc kompānija, piemēram, skatās ļoti svarīgi ir, ka viņi skatās, viņi iegādājās zemes īpašumā. Ja? Tāpēc, kad, kā Gerija savulaikam arī teica, ja tev nebūs īpašumā zeme, var gadīties, ka tev nebūs kādreiz eļļas, jo vienkārši tev nebūs, kur viņu audzēt, ja, tīra. Nu, lūk, un tas nozīmē to, ka viens ir tas, ka, ok, šodien tīra, bet tev visu laiku ir jāpārbauda, lai tur kaut kas, attiecīgi neienāk, vai ne, un tad tie regulāri šie te pārbaudes, tad plus tā ir sēkla, kura tiek ielikta zemītē, lai viņa nav modificēta, lai viņa ir atlasīta no labākajiem augiem. Tad, kad tu pats, kad iet cilvēki laukā, viņi skatās, kurš ir veselīgs, foršs augs, ka viņi paši atlasa, viņi paši tās sēkliņas ņem. Nu, lūk, un, piemēram, tas pats vīreks, ja, tad ir ļoti daudz arī, cik ētiska notiek arī eļu ieguva, jo, un šis te, tas vārds, vai dieviņi, tad tā kā ilgtspējība, ilgmūžība, ja? Jo tas ir svarīgi arī, nu, piemēram, ja mēs vīreka koku, ja, kuram taisa, piemēram, iegriezumu, kur nāk sveķi, un tad no tā tiek destilētie veļa, kad viņš tiek pareizi izdarīts, lai tas koks neaiziet bojā, ja, jo, ja to izdara neētiski, vienkārši, lai iegūtu, piemēram, vairāk, ja, tad atkal mēs varam nodarīt kokam pāri. Un ir ļoti daudz šīs dažādās nianses, kuras vienkārši man brīžiem pilnīgi liekas, nu, teiksim, tad, kad es biju vairākās audzētavās, bet vienā no, ka mēs pat runājam par to, kā tiek iztīrītas šīs te destilācijas iekārtas, ja, un ka pat tiek izmantots avota ūdens attīrīts, ja, destilācijai. Nu, līdz tādiem sīkumiem, ko tu saproti, ka tas, nu, teiksim, tas, ko mēs varam šodien ar tevi te pasmaržot, un tas, kas notiek jau mūsu bioloģiskajā, fizioloģiskajā līmenī, tas sākās daudzus gadus stipri ātrāk, kad tas augs vispār tiek iestādīts tajā augsnē. Nu, re. Nu, tā kā priekš manis. Ilangi-langa. Nu, jā. Pastāsti par ilangi-langa. Šī ir viena arī laikam no manām. Jāsaka, tā mīļākajām eļļām man ārkārtīgi patīk, kā viņš smaržo. Zin, man arī langu tāda asociācija, es biju pirms kaut kādiem gadiem laukos un bija tieši liepu ziedēšanas laikā. Yeah. Es palīdzēju piestājām trepas un es kāpu tos liepziedus lasīt. Un es lasu, ārkārtīgi patīk liepziedu smarža. Un es lasu tos liepziedus un apkārt tās bitītes un viss tur tāds troksnis, ka man liekas, es tur bišķi iejaucos viņu tajā rosībā. Un, protams, saule spīd. Un tas īsti nebija pareizākais laiks lasīt tos liepziedus, jo bija ritīgs jau silta diena, jau bija rīts, jau bija ritīgi sācies. Bet, nu, aizvien man bija tieši tajā brīdī iespēja, un es tagad lasu tos liepziedus, un tā smarža, un tā, ka es tur vienkārši iesprūdu tajā kokā, un tā smarža, ko viņa man atgādina, un es sapratu, ka viņa atgādina langu, vai atkal ir langs atgādina liepziedus, nu, tā kā, ja, kurš kur, bet tāda ārkārtīgi silta, maiga, tāda ļoti, ļoti vasarīga sajūta. Bet redz, tā ir priekš manis tā sajūta, jo citiem viņš nepatīk, kādam viņš ir pasu. Un, ja tu viņu pasmaržos, man mīļākā kombinācija tiem, es tev parādīšu, varbūt tādu jau zini, varbūt nē. Piemēram, citreiz liekas, ka eļļa. Pastāst arī par to, kāpēc cilvēkiem tas mainās. Jā. Lai viņi, nu, tā kā zina, kad ja viņiem kaut kas ir pa stipru vai kaut kas nav neitrāls vai kaut kas ir, nu, tāds tā kā nemanējies, ka tas nav tādēļ, ka tā eļļa ir ne ok, bet tas stāsta par to pašu cilvēku. Jā, pašā pamatā. To stāvokli, kur viņa tajā brīdī atrodās. Redz, vispār pašā pamatā, nu, skaties, tagad tu paņem šito un es tev iedošu vienu klāt, un tu man pastāstīsi, kā viņš mainās. Nelasi, bet paskaties un saliec kopā. Nu, šis ir tāds, mēs reti, kad smaržojam varbūt tik ļoti tieši no pudelītes, ja, bet tā kā mēs šeit un tu jau ar eļļām mēs pazīstam, tad tev būs vieglāk atšķirt. Nu, kā tev? Fantastiski, ka viņas ir kopā, tad ir pilnīgi tāda bauda. Jā, šī ir bauda sajūta. Un tad, kad, piemēram, atkal redz, ar ēteriem ir tā. Es sapratu, bija kaut kas atsvaidzinoši, bet es nebūtu iedomājies, ka tas ir laims. Laims padara langu tādu, nu, pilnīgi tādu krāsainu, tādu strūklaku, tādu sajūtu strūklaku. Jā, bet
ilangs arī ir viens no afrodiziākiem. Jā, un zin kā, un šis ir tas moments, kad, piemēram... Tāpēc ir tas skaips. ir, bet zin kā to afrodiziāku, es pavisam īstenībā tieši nesen dzirdēju vienu stāstu, kur sieviete stāstīja par to, kad par vienu eļu, kas ir afrodiziāks, un tā kā bez mazai pamodinās jebkuru un atmodinās, un vispār, tur būs, jā, par libido runājot un tā. Un patiesībā šie stereotipi un mīti ļoti, ļoti daudz, tāpēc, ka jā, viņš klasiski tiek uzskatīts par afrodiziāku, jo, piemēram, ir langa ziedlapiņas Filipīnās, jā. Jā. Indonēzijā, ja viņi izmantoja jaunlaulātajiem pirmajā kāzu naktī, jo viņi ļoti bieži tikai tur pirmo reizi satikās, un tad, lai mazinātu kaut kādu nedrošību, kautrību, tad ļaut viņiem vairāk atvērties, jā. Tad šos ziedlapiņus izmantoja. Un es vienkārši iedomājos iegūties langa ziedlapiņu gultā, vai ne? Vienkārši fantastiski. Super. Tā mēs varam ieslēdzot difuzoru, piemēram, mājās, ja vai uztaisīt kaut kādu spreju. Bet atkal, tas ir atkal vēsturiski, kulturāli tam tautām. Mums, piemēram, nav tādas faila, vai ne? Tāpēc, šajā dzīvē, ja, varbūt citās, ja, bet Un tad, kad pasaka vispārēji par kaut kādu dēļu, tad man nereti ir tā, citreiz nereti cilvēkiem nākas vilties, jo viņam tāds, ar mani kaut kas nav labi, man viņš nepatīk. Bet ar tevi viss ir kārtībā. Jo tas, kas ir aprakstīts grāmatā, jā, tas ir kaut kāds vispārējs apraksts, bet ļoti bieži mums eļļa patīk vai nepatīk, var asociēties ar to, ka viens, kad tu esi pārguris, tad viņš tev var nepatīt, jo vienkārši tev viņa ir par daudz, un tā kā šodien nē, man šodien vajag vienkārši izgulēties. Ja? Vai atkal, tad, kad ļoti patīk, tas nevienmēr ir par to, ka, tā vienkāršāk sakot, ja? Tad viens, kad mums var eļļa atvērt kaut ko un tā kā iedot tādu, jā, šis bija tas, kas bija vajadzīgs. Tāpat laikā viņi var pateikt, nē, šodien šitas man ir par daudz, ja? Vai atkal es neesmu gatava, ka man atkal kaut kas tur atvērsies. Ja? Vai atkal viņi var iedot mums tādu enerģiju vai stimulu. Ja? Un katrā mirklī, katram var atvērties kaut kas cits. Tanī ziņā, ja, ka, piemēram, šodien, kad mēs labi jūtamies, enerģijas pilnas, ja, un mums patīk, vai ne, kad, tāds svaigums, vieglums, mēs te esam tādā skaistā vietā, vai ne, mēs viņu uztveram jau savādāk. Var gadīties, ka, piemēram, rītā tev gribās vispār kaut ko citu, jo tas ir atkal sieviete ļoti atkarīgs no cikla. Ja, kādā mēs esam cikla fāzē, nereti atkal mums pilnīgi tā kā hormonāli atkal jau gribās, ja, tā kā mums tā nervu sistēma jau hormoni jau prasa. Vīriešiem jau arī var būt. Neapšaubu. Protams, tas nav tāds sieviešu tikai eļļa, vai ne? Bet atkal, ja mēs runājam par libido un afrodiziākiem, ir svarīgi atkal, lai mums abiem patīk. Ja es tagad salasīšos, ka tur vīrietim vajag to vai šito un tur vēl kaut ko, ja, un tagad, tik mums būs, un tam vīrietim vienkārši viņam ir tāds, nē, kas tas tāds ir vispār, jo viņam ir tas viņa līmenis, tas emocionālais, psiholoģiskais. Jo pamatā vīrieši ļoti labi atsaucās uz etiskajām eļļām. Tā kā tik tiešām viņiem patīk, īpaši viņiem uztaisa vēl, un saprot, kas ir citreiz mūsu straujajā dzīves ritmā. Man ir bijuši gadījumi, ka man pat draudzene prasa, klausies, kad tu man gribēji, es atceros sākumā mums tāds čau mīļā, ja tu gadījumā šo redzēsi, par to, kad viņi man, es atceros pašā sākumā, kad es tikko viņa ir iepazīstināja ar eļļām, viņa teica, kad tu man taisies pateikt, ka lavanda ir afrodiziāks. Un kā tas strādā? Tas strādā tā, ka tad, kad tu esi visu dienu ņēmusies, un tad, kad tev vēl galvā turpinās skrējiens vai ko es uztaisīju vakariņās, un kas man ir jāizdara rīt, un rīt man jāizdara tas, un tev jau aiziet to saraksts, viņš nebeidzās, viņš visu laiku tas maļās, vai ne? Un reizēm vajag lavandu, ar lavandu ieiet dušā, lai tu nomierinātos tik ļoti, ka tu varbūt pat nedomā un neplāno nekādu sev īpašo romantisko vakaru, viņš vienkārši organiski, dabīgi sanāk, tāpēc, ka tu esi to galvu pārcēlusi jau tālāk, tas pilnīgi nomierinājusies. Jā, un šo es vēlētos, tā kā akcentēt uz to, ka tas visvairāk ir vajadzīgs tai sievietei par to čiliņu un mieriņu, jo tas, cik daudz tas atbrīvojums, tas čiliņš un mieriņš ietekmē to sievieti ne tikai emocionāli, bet fiziski, fizioloģiski ir vienkārši wow. Un vēl, ko es no tavas sarunas tā sapratu, kad tā uztvēra,
ēteriskās eļļas ir tāds tā kā savs personiskais psihoterapeitu diagnostika. Tā varētu teikt. Es pasmaržoju vienu, man šitas pasmaržoju otru tā, un tagad, tu pats tā kā sevi tā vari nodiagnosticēt, kaut kā nodisciplinēt, varbūt tas vārds nav disciplinēt, sajust sevi. Jā. Jo redz, ar eļļām tā, ka skaidrs, ka šeit mēs runājam par tādu jušanu, ja, un citreiz varbūt sievieti, kurai ir tādas, man sievietes, kuras, piemēram, bet tā kā uzraksti man, ja, vai kas man tagad ir vajadzīgs. Kuras tiešām ļoti, viņām vienkārši arī cilvēki, arī vīrieši tādi ir un ir tādi jutīgāki. Un reizēm iemācīties sevi sajust, tas ir grūtākais. Un tāpēc skaidrs, ka aromaterapija, mēs te varam runāt, varbūt tā liekas, īpaši, ja varbūt kāds pirmoreiz klausās un sadzird šo tēmu, tad varbūt liekas, ka tas ir tāds sajūta pasākums. Patiesībā aromaterapija ir dziļi zinātniska metode. Ja? Viņai ir neskaitāmi medicīniskie dažādi pētījumi, ja? Un ļoti daudz, tas ir absolūti zinātniski pamatota terapijas metode, un Francijā to jau izmanto kā terapiju jau sen, un arī slimnīcās un ārsti ļoti to piekop. Var aptiekā, es pati esmu to redzējis, kā aptiekā var nopirkt ēteriskās eļļas un nevis tur kaut ko, bet viņiem ir tiešām, tu ieej tajās, labi, es varu tikai ar Parīzi salīdzināt, tu ieej iekšā un viņiem ir tāds plauktiņš ar ēteriskām eļļām. Jā. Lūk, tā kā tas ir tāds absolūti nav tāds ezotēriskais pasākums, it nemaz, taču viņa ļoti labi iekļaujās dažādās papildus praksēs. Un man liekas, tas ir tāds instruments numur 1, ko mēs šodien meklējam, kas arī laikam pierāda to, kāpēc tik daudz ir vispār apkārt kaut kādi aromāti un šie te smaržīgās sveces, tās pašas un viss kaut kas tāpat laikā, kas ir parfum un fragrance, un te man nav daudz jāstāsta, bet es domāju, to var visu internetā atrast, un kas jau ir endokrīnie bojātāji un daudz ārsti par laimi par to sāk runāt. Tāpēc es arī vienmēr saku, vai nu labas eļļas, vai nekādas. Tas bija tas, ko es arī vēlējos uzsvērt. Jā, jo patiešām tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, kad mūsu smadzenes, mums tikko bija ar aromaterapeitu arī mums bija tikšanās, mēs tieši runājam par to, ka tā ir atslēga. Tāpēc, un šis nav, teiksim, te katrs vienkārši tam, kam vajadzēs sadzirdēs. Tāpēc, ka visi skaidrs, ka mums ir reakcija uz visiem aromātiem, arī uz benzīnu, vai ne? Bet tikai ēteriskā eļļai tā smalkā molekula tīram ēterim, kura var tikt mūsu pat taisno, bez jebkādiem šiem te filtriem tikt mūsu limbiskajās smadzenēs. Jā, viņi iedarbojās uz visiem 6 ķermeņiem. Jā, un tālāk virzīt tad ietekmi, kas aiziet jau uz šo te nervu sistēmas, hormonālo sistēmu, endokrīno sistēmu un tā. Tad, kad mums ir saskara ar sintētiskiem aromātiem, patiesībā organisms mūs bloķē. Jo tas ir kaut kāds svešs fails, viņš neatpazīst viņu, viņš viņu bloķē un vienkārši nekas nenotiek. Un tāpēc īstenībā izmantojot sintētiskos aromātus, visas tās dīvainas mažojošās eglītes, lai man piedod visi ražotāji, bet sauksim lietas īstajos vārdos. Ir pietiekami daudz, ar ko mēs tā jau ikdienā nevaram kontrolēt, kas vienkārši ir, kad ir lietas, kuras mēs varam, un es varu izvēlēties, ko es likšu uz savu ķermeņa, es varu izvēlēties kā minimums, kā man smaržos mana māja, jo es gribu, lai man tur smaržo, bet lai man tur smaržo tīri, kā smaržo šeit, kā smaržos mani gultsveļa, ko es likšu savu virsū, tāpēc, un cik daudz, ko es varu, cik daudz receptes es varu pagatavot ar eļļām, ar ēteriskām eļļām, ar dabīgajām vēl bāzes eļļām, ko mēs varam izmantot savai kopšanai, savai imunitātei. Un man ir bijis arī pieredze, kur sieviete ar tieši ādas problēmām, tas bija tā interesanti. Viņa saprata, ka viņa nevar īsti izmantot nekādus veikalu krēmus. Viņa sāka pati taisīt no dabīgām vielām, vienkārši ko viņa var likt uz sejas. Un pie tām viņa ļoti regulāri slimoja. 3-4 reizes gadā temperatūra, slimības lapa un tā. Un tagad pagāja gads, un viņa saprot, ka viņa nav slimības lapu. Ko tad viņa mainīja? Lai gan tā ikdienā nekas tā objektīvi nebija baigi mainījies. Un tad viņa saprot, ka vienīgais, ko viņa mainīja, bija tas, ka viņa taisīja krēmus priekš sevis ar ēteriskajām eļļām. Jā. Un tas ir atkal tas, ka tad, kad mēs tā darām,
tad jau mēs nomazinām kaut kādus toksīnus savā mājā. Un tas ir tas, ko es arī saku par to Maslow piramīdas. Ja? Tad drošība tā ir arī to, vai tā māja reāli tevi nenogalina. Jā. Tāpēc, kad mēs ar daudzām ķīmiskām lietām, mums liekas, ka kas tad tas ir? Tikai mazliet tur kaut kas, tikai tur. Bet nē, šodien es varu pateikt, ka mēs varam arī dabīgi tīrīt māju, dabīgi, droši, tīri un tā kā... Un to es arī gribēju tā kā pateikt, ka tad eglītes vietā var lietot šo pārnēsumu. Jā, var likt difuzoru, var taisīt sprejus, Tagad ir forši nebulēzeri, jo pirms tam nebija, tad mēs taisījām sprejus. Tagad ir nebulēzeri, var izmantot tos. Un tieši no sadzīviskā no tevis pats mācījos, kad priekš logiem vai priekš grīdas pieliec klāt citronu un ir uzreiz efekts. Kaut gan ar grīdām. Pastāsti, ja grīdas mazgā, vai tiešām var visas ēteriskās eļļas likt uz grīdas, jo, piemēram, es esmu mēģinājusi likt to pašu citronu, bet varbūt var arī kādu citu, un varbūt ir kāda, kuru nevar. Un piemēram, to pašu citronu tīri no praktiskās lietas, teoriju mēs tagad apguvām. No praktiskās lietas, kā tās eļļas, jo, piemēram, es pati toreiz pēc tava padoma tīrīju pleķi un pilnīgi biju pārsteigta, ka tik tiešām tas citrons iztīrīja visu manu ieēdušos pleķi. Un tā pati lavanda, tas ir vienkārši brīnums, kā viņa sarauj to pušumu, savelk, tiešām pa minūtēm. Tu jau pilnīgi redzi, ka tā āda ir. Šitien es gribu pateikt, vajag svarīgo lietu, jo nesen apdedzināts bija. Jā, un piemēram, tu apdedzini pirkstu, man tā ir ar gadījies, vai es esmu arī kārtīgi iegriezusi. Un te ir svarīgi, ja tā eļļa būs šķaidīta vai sintētiska, tad viņa ir apdegums, un mēs uzliekam sintētisko vai šķaidīto, un tad mēs varam to apdegumu padarīt sliktāku. Ja? Un tas ir tas, ka man cilvēki saka, mīļie, es gribu vienkārši aiznest to domu, ka ne viss, kas ir lavanda, ir droši. Un ne viss, kur ir rakstīts ēteriskā eļļa, ir droši. Tas ir jāpārbauda. Un vienīgais, ko tu vari pārbaudīt, tad, kad tev ir mājās pudelīte, mēģini saprast, kā viņa ir augusi. Kas ir jābūt uz tās pudelītes, lai cilvēks zinātu, jā, šitā ir droša? Zini kā, viena lieta, kam ir jābūt uz etiķetes, tas ir tā kā obligāti latīniskais nosaukums, piemēram, jābūt ir, teiksim, izcelsmes valstī, jābūt ir lota numuram, jābūt ir mililitram, partijas numurs, viņi var izsekot un tā. Bet, zini kā, tas arī vēl, jo viņi jau tagad ļoti, teiksim, ja pat tas nav, tad vispār es pat neskatos uz tādām, bet redz kā ir, neviens uz pudelītes nevar uzlikt, kāda augsnē viņa ir augusi un kā viņa ir destilēta, kur viņa ir pārlieta, jo tas, kas notiek, ir tā, ka daudz viņas, piemēram, ir augi, tad viņas kaut kur destilē, un tad no tās vienas milzu cisternas ir vairuma tirgotāji, kuri izpērk, un tad tas mājās, man šitā ir kādreiz kāds prasīs, vai tu negribi pati savas eļļas? Paldies! Negribu, jo es zinu, ko tas nozīmē, un nē, tā kā man ir savas eļļas, un ar to man ļoti viss pietiek. Jo redz, tas ir ārkārtīgs, tas ir nopietns process, un arī pat tad, kad kā viņi tiek uzglabāti, kā viņi tiek pārvedāti, kā viņi tiek iepildīti pēc tam pudelītēs, tā kā tas ir ļoti nopietni. Cik tev ilgs laiks pagāja, tu iepazinies ar ēteriskām eļļām, tu viņas satiki un tu uz viņām pārgāji. Tās jau 5 minūtes noteikti nebija. Cik ilgs laiks tev aizņēma? Pārgāji. No sākuma strādāja ofisā un pēc tam atrakstīja atlūgumu, cik tev laiks aizņēma
tai pāriešanai no ofisa uz ēteriskām eļļām? Zini kā, tas sākums jau bija tāds, ka viņš bija paralēli. Jā, tas paralēlais laikam kaut kādi gadi 5, laikam tā arī bija. Es pirmo reizi, man liekas, pirmā konferences bija 15. vai 16. gadā, ka mēs arī aizbraucām jau uz Provancu. Laikam 16. gadā es aizbraucu pirmo reizi uz lavandu laukiem uz Provancu, kur mums bija liels tāds mācības un skaisti. Un tas laikam bija tāds, jā, bet arī redz, tas viss kaut kādā ziņā man notika. Man ir tā, ja man patīk, un es pilnīgi jūtu, kad ir, es to uzreiz izmantoju, pēc tam, kad es sāku lietot eļļas, un tas ir tāds atkal blakus efekts, es varētu teikt, kad man bija daudz skaistas sadāvinātas smaržas, tur visādas tur populāras, un es sapratu, ka man viņas vispār negribās. Jo tik ļoti attīrās jau tās smaržu kārpiņas, ka man tāds Un es tik tiešām nevaru vairāk lietot nekādus. Es jau sintētiku gabalu atpazīstu. Tad tu jau saproti, ka nav. Jā. Un tas ir ļoti ietekmējās. Jo faktiski mūsu ožas mehānismi, viņi mums ir arī tā bioloģiski radīti. Nevēlti arī, kā saka, ja tā kā pamatā bioloģiski, lai mēs atrastu partneri, ar kuru turpināt dzimtu, piemēram. Ja? Vai atkal par deguni daudz stāstīja, savas briesmas, ja? Vai tur šitas slikti oži, ja? vai lai sajustu, ka hei, šeit ir bīstami, mums ir jāiet ārā ja? No ēkas, jo tur ir kaut kāda gāzes noplūde vai vēl kaut kas. Un ir daudz lietas, kas ar deguni ļoti ir saistīts, un tā ir tā mūsu oža, tas ir tas, kur mēs jau instinktīvā līmenī daudz ko sajūtam. Bet tāpat laikā atkal tas viss ļoti ietekmē šodien, ko es redzu, cik daudz sievietēm ir šis te, es esmu izdegusi, vai man ir jau tur bez mazliet depresija, es nezinu, ko darīt tālāk. Un tad šeit man vēl arī patīk šis te veids, kā ļoti sievišķīgi tu vari pāriet un arī, cik daudz meitenes, pateicoties ar eļļām, ir atraduši savas kaut kādas nodarbošanās. Kāds ir tikai pārgājis arī uz eļļām, tā kā šajā te projektā ar Young Living, ja, kad hei, bet es te varu darīt to, kas man patīk, kas man iedvesmo, un es redzu vērtību tam, ko es daru, nevis tā vienkārši kaut kā, ja. Tā kā tas arī noteikti tāds, tas ir kaut kas daudz vairāk. Jā. Mēs runājām par ģimeni un redz, kā visums strādā. Un vēl ir cilvēki tāda zināšanai, jo ir visādi cilvēki un ir arī ļoti praktiski cilvēki. Un es zinu to, ka Young Livingam var arī, kā tu uzsāki, tā arī citi var uzsākt savējo tādu aizraušanos hobiju, kas var pārtapt arī par viņa kapitālu. Par to tas ir viens, otrs ir, kā ir ar to tiešo terapiju, jo pēc sevis es zinu to, piemēram, to pašu vīru, ko es lietoju, uzlieku, un tu pilnīgi, nezinu, pēc minūtēm 2 varbūt sāc jau just efektu. Man bija par to pašu masāžu, ka es gāju mācīties čampī. Un tur, tāpēc, ka tas ir ajurvēdiska enerģētiska masāža, es tur drusku laikam pa daudz paņēmu. Un es domāju, tagad man ir kaut kā jāatčērķojas atpakaļ, un es tur mazgājos ar augstu ūdeni, un man iedeva tagad to ēterisko eļļu, es paskatos, vīraks, baiga labi, šita visur sasmērējos. Un es tik tiešām, jo tas augstais ūdens bija viens, bet pēc tam es paņēmu to vīraku, jo vīraks jau uz to 7. kroni strādā, un es tik tiešām viņu paņēmu, un uzreiz es jūtu tādu, uzreiz nē, bet, es saku, kaut kādas, 2, varbūt 3 minūtes pagāja, kad tu jūti tādu tā kā atvieglojumu, tādu tā kā aizsardzību, un arī par to pašu vībotni, tiem hidrolātiem. Labi, hidrolāts ir savādāks nekā ēteriskā, bet, tik un tā, tur ir tas dzīvais gars iekšā. Cik ir tas, piemēram, cilvēkam ir kaut kāda izdegšanas sindroms vai depresija, tas ir kas kaut kādi akūtie, piemēram, arī par manu mammu, tas jau bija gadus pāris atpakaļ, viņai bija nieru kolikas, un man bija aptieciņa,
Un es domāju, tā, un bija vēl tas Covid laiks. Un tu nevari ārstus saukt laukā, ja tev tur uzreiz būs šiltas. Tur jau tikai tika tie, kuri atbild obligācijām pieņemami, un tie, kuri nē, tur bija diezgan problemātisks sauks tā atrodas laukā. Un tāpēc es sāku domāt, ko tad darīt. Un es paņēmu laikam lavandu, toreiz vēl aptieciņā bija tas pret sāpēm. Penaway, kas es ceru, ka tagad ir. Nav. Bet ir citas neuztraucies. Bet viņš bija baigi labais. Es paņēmu lavandu, Penaway un vīraks laikam viņai. Vai kopaiba varbūt? Nē, man liekas, ka... Nē, kopaiba nebija. To es reti lietoju, bet... Un es viņai iemasēju, un pagāja vēl 3 stundas, un es viņai vēlreiz iemasēju, tādu tā kā masāziņu uztaisīju, un viņai vienas dienas laikā pārgāja kolikas. Bet kā ir ar tādām hroniskajām, cik ilgi tam cilvēkam ir jālieto tā ēteriskā eļļa, lai viņš sajustu to efektu, jo, piemēram, ar jājūrvērdu ir, pēc būtības ir jālieto tā kā apmēram uz 120 dienām, jo tie eritrocīti mainās pēc 120 dienām. Tas nozīmē, apmēram tā kā būs efekts, pēc 3 mēnešiem, bet, es uz sevis varu pateikt, ka efekts jau ir pēc mēneša, pusotru toču. Bet kā ir ar ēteriskām eļļām, ja viņas lieto tajā difūzerī vai tur centru iemasēšanā, kad tas cilvēks var pateikt, kad zināt, kad būs tagad pēc mēneša vai pēc 2 man būs tas efekts fizikais. Man būs mierīgāks tur prāts, jo viņš jau iedarbojās, tā kā momentāli, bet viņš jau tā kā iziet, tāpēc viņam ir jābūt tai rutīnai, tai terapijai. Un tavā pieredzē, cik ilgi ir tam cilvēkam bijis, ka viņš atnāk nevis tāpēc, ka viņam patīk, bet tāpēc, ka viņam ir nepieciešamība, un lai viņš tiktu ārā no tās sava tā izaicinājuma, cik viņam ir ilgs tas laiks nepieciešams. Zini, kā ir tā, ķīniešiem ir tāds teiciens, kad slimība ir jāārstē 5 gadu pirms viņa sākās. Tas ir viens, tas ir pirmais. Otrs, man ļoti gribētos, lai cilvēki sadzird to, ka un neatstāja aromaterapiju uz pēdējo salmiņu. Jo ir skaidrs, tad, kad ir klīnika, tad, kad jau fizika jau. Un tad, kad jau ir diagnoze, ir daudz grūtāk un ir daudz ilgāk. Ajurvēdā ir tieši tāpatās. Tāds ir dabā. Un, piemēram, ja sieviete ir krājusi, teiksim, ja mēs jau to saliekam ar psihosomātiku, ja sieviete ir krājusi aizvainojumu 40 gadus, mēs varam cerēt, bet mēs nevaram gribēt, ka tas pāries 3 dienās. Un tam ir vajadzīgs nopietnas jātiecīgi. Vai tas uzlabotos mēnešu laikā, vai tas 3 mēnešu vai 6 mēneši? Tas, ko var darīt, un tas, ko dara aromaterapija, pirmkārt ir, ja mēs runājam par tādiem nopietniem gadījumiem, jebkurā gadījumā, tas viss ir ļoti, ļoti individuāli. Jo ir cilvēki, kuriem ir ļoti ātrs, tiešām tāds, es pat pēc sevis varu teikt, kad ir situācijas, kad, piemēram, tas no rīta pieceļos notiek kaut kāda situācija, un man vienkārši norauj jumtu, un tā, ka vienkārši, diena ir kaut kā aizgājusi ne tā. Un tad ir tā, ka ir situācijas, ka es vienkārši paņemu savu stresavēju, paraudu, vēl man ir ļoti mīļa eļļa Release. Vienkārši tā, kad kaut kas ir jālaiž, tad Release vienmēr ir tā, kura... Jo, mums jau uznāk šie te mirkļi, un tas ir normāli. Nevajag viņus turēt, ja tev, ja nāk šie te emocionāli īpaši, kas saistās nervu sistēmu. Jā, brīnišķīgi.
Un tad jā, viens ir šis te, ko mēs ātri varam palīdzēt, ja, kad uznāk šis te tā, ka momentā, ja, pēc fakta šobrīd ir bēdiņa, ja man kaut kas ir uznācis. Un tad ir tās lietas, kuras jau krājās iespējams gadiem. Un tad ir kaut kādas vēl kroniskās, tad ir kaut kādas varbūt traumas un vēl kaut kas. Un es teiktu tā, ka man gribētos ļoti, lai šodien cilvēki aromaterapiju paņem kā tiešām tādu ikdienas rutīnu, kā teicu, ja, tādu praksi, jo ir daudz vieglāk ar to tikt galā ar kaut kādām savām sajūtām, emocijām, lietām, ja mēs runājam par nervu sistēmu. Jo atkal, mēs aromaterapiju varam skatīt no vairākām pusēm, un vienmēr, tad, kad es to teikšu, ja man prasa, ko tu man iesaki, tad es vienmēr prasīšu, ko tev vajag. Ja, tādā formā, kad, ja es tagad sasitu uz celi, es smērēšu eļļus tur, kur es tieši sasitu celi. Ja, vai atkal, ja man jāiet pie ārsta, uztaisīt analīzes, vai ja tur ir, nezinu, kaut kāds lūzums, mēs ejam un daram. Ja. Bet, ja man sāp sirsniņa, tad ko mēs darām? Un tur atkal ir savi šie veidi, teiksim, jo tad, kad ja man ir konsultācija ar cilvēku, jo tā, ja mēs runājam, tad mēs jau piemeklējam kaut kādas attiecīgi eļļas, vai ne, ko mēs varam darīt, lai mēs saņemtu šo atbalstu. Un atkal, katram šīs kombinācijas var būt dažādas, un citkārt ir tā, kad tad, kad, piemēram, kā tev bija arī tā mājas aptieciņa, un tur ir tāda brīnišķīga eļļa purification maisījums, un citkārt, kad tā diena ir bijusi atkal varbūt tāda saspringta, varbūt grūtāka, vai atkal ir sajūta, ka man gribās attīrīties, tad tā purification eļļa var būt tā, kura tik tiešām ļoti attīra tādā emocionālā līmenī, noņem kaut kādu kārtīgu nosē, jo tas tējskoks arī, tur ir vairāk tējskoks, tad citronzāle, ja tur tāda skaista kombinācija, ka viņš tiešām burtiski attīra, un atkal citkārt, tad, kad mums liekas, ka man vajag vairāk sievišķību, varbūt, ka gribās tā sajusties tā, ja, tad varbūt man roka pastiecies pēc ģerānijas vai pēc rozes, jā, vai varbūt tā paša langa, bet citkārt, lai šo savu sievišķību varbūt atkal bišķiņ tās spalviņas uzpodrināt, man ir jāpaņem kadiķis un kārtīgi jānoberz un jāuztais kārtīgs skrubis, ja. Jo šeit nav vienas receptes. Un tas, ko man patīk, es cilvēkiem nevaru iedot, jā, es varu pateikt receptes, ko tu vari mēģināt, bet man patīk, ka cilvēks sevi sajūt, un viņš jūt, ka jā, šodien es gribu ar šo. Ja, un ir normāli paņemt varbūt nepopulāro tejskoku, ja, kas varbūt cilvēkiem asociējās, šitas tur kājām, pēdām, tur dezinfekcijai, ja, tur vēl kaut kā, bet viņš ārkārtīgi var palīdzēt attīrīt kaut kur to dvēselīt arī no lietām. Tā kā te nav par laimi vai diemžēl nav tādas vienas super universālas receptes, bet tad, kad ir vajadzīgs tiešām jau, teiksim, tad, kad es taisīju arī šos te prakses darbus un ko man vajadzēja reāli rakstīt visu, skaidrs, ka tad, kad ir situācija un ir vajadzīgs tiešām protokols tur vai no tur hormoniem, ja, vai kaut kādām tur fiziskām lietām, jā, mēs to varam darīt, taču tā vai citādi es ļoti gribu, lai sieviete sevi neaizlaiž tad, kad jau vajag to tādu ļoti dziļu, jo jums cilvēks, jo vīrieši arī lieto. Jā, vienkārši pamatā viss ļoti bieži sākās ar sievieti, jā, un tā tas aiziet pie vīrieši. Tiešām ir mums arī klubā ir pāris vīrieši, jā. Tieši par to es gribēju tev paprasīt. Bet tas, ka par to, ka tā ikdienas rutīna, ko mēs varam ļoti skaisti, viegli, forši, garšīgi, baltpilni darīt, lai sevi tur neiedzītu. Jā. Un tieši tas jautājums ir par transformācijām. Es atkal otru uz dūlo izvilku un tieši kā nagaliņai uz galvas, jo ēteriskās eļļas tiešām ir transformācija, un man kā transformācija atkal transformācija. Kā var nokļūt tajā klubā, jo jums ir Aroma Latvija, jā, bet es zinu, ka jums ir Telegramā arī savs klubiņš. Kā var cilvēki nokļūt jūsu Telegrams klubiņā? Viens man ir tāds atvērtais, kur var piesakot, apstīties, kā iepazīties vairāk, jo man ir dažas tādas brīvās lekcijas, ko var noskatīties, vienkārši, lai saprastu varbūt vairāk, un, kā es vienmēr saku, atnākt un sajust, jo man patīk, ka mēs satiekamies. Ja, tā. Un otrs ir tas, ka jā, organiski, tad, kad es sāku lietot eļļas, un tad, kad es aizbraucu arī uz laukiem, uz šiem Provence un citām šīm audzētavām, es organiski sāku ar to arī dalīties no to, ka, hei, meitenes, vai jūs zinat, ja,
Un tas notika tik ļoti dabīgi, kad es sapratu, tad, kad mēs esam vairāk, kad ir ar ko dalīties, ar pieredzēm, ar stāstiem, ar iedvesmu, ar to, ka, hei, šis ir superīgs instruments, un kādam tas sāk kļūt arī gan par papildus ienākumu avotu, piemēram, ja, tāpēc, kad varbūt kāds sapņo sen par savu lietu vai par savu veikalu, ja, bet kaut kā, nu, tas tomēr ļoti nopietns ieguldījums. Kā viņi to var sākt? Tad sāk tā, kā tu sāki. Jā, bet ne visi zin, kā es to sāku. Jo patiesībā sākt var ļoti vienkārši. Galvenais ir vēlme. Vēlme sākt un izzināt. Un tā kā tas sarunu klubs arī radās ļoti dabīgi, tādā formā, ka tā ir vieta, kur satikties. Tāpēc, ka tu vari aizbraukt uz Parīzi, nopirkt eļļas, bet tev nebūs tie dombiedri, tev nebūs pasākumi un atbalsts un grupas. Un mums ir ārkārtīgi daudz dažādas lekcijas un apmācības un tāda informatīvā bāze, lai cilvēks nepaliek viens ar to eļļu, lai mums būtu gan aromeditācijas, gan vairāk sīkāk informācija par katru eļļu, kur mēs jau iedziļinamies un atklājam arvien vairāk un vairāk. Un tā ir tā pievienotā vērtība tie cilvēki. Un, lai tur tiktu, gluži vienkārši, tas aromu klubs ir absolūti bezmaksas. Bet tas ir visiem maniem Young Living klientiem, visai manai grupai. Tā kā tad, kad tu faktiski pasūti eļļas, tu pēc eļļas priekš sevis, lai tu viņus vari lietot un lai tev ir ar ko praktizēt webināros. Kādam ir jābūt tam starta etapam, lai varētu tikt tajā klubā iekšā? Vai tur ir vispār vajadzīgs kāds starta etaps? Zini, kā es vienmēr saku, informācija, ja tu viņu neizmanto, viņi paliek vienkārši burti. Tāpēc parasti ir tā, ka cilvēkam, lai tev ir jēgpilna tā visa tā izmantošana, tad tev ir vienkārši vajadzīgas eļļas. Un viens, ko piedāvā Young Living, viņiem ir, mēs viņu saucam par startu, viņš tiek sauc par starta komplektu, mēs viņu saucam arī par mājas aptieciņu, par ģimenes komplektu, ar ko tu esi pazīstama, tāpēc, ka tur ir 12 eļļas un tā tiešām mājas aptieciņa, kā es vienmēr saku, ja tev viņi ir, tad tu man var nakts laikā pazvanīt ar kaut kādu lietu, es tev pateikšu, ko darīt, tā kā, jā. Bet nav tāds obligāti, jo citiem, piemēram, šodien varbūt ir aktuāla mājas tīrīšanas līnija, kas arī ir, citu tu prasīja par tām grīdām, ja? Tad ļoti man patīk tāds tīvs koncentrāts, kurā jau ir eļļas un tīrāmais. Un faktiski es vienmēr izmantoju to, un tad tu viņu var bagātināt vēl ar eteriskajām eļļām. Ja, tā kā, lai ir gan tīrība, gan arī forša smarža, un tev vēl nav jābaidās, ja, piemēram, tev zīdainis rapo pa grīdu vai dzīvnieki, ja, ka tas ir toksiski. Ja. Tā kā tas ir auga izcelsmes. Tā kā katrs varbūt var sākt ar savu, tāpēc es vienmēr man patīk sākt ar sarunu. Kas ir tas, kas tev būtu aktuāli, ja? Jo, piemēram, citiem, kam ir mazi bērni, ja, zīdainīši, ja, ir atkal tāda zīdaiņu vesela sērija, tur sākot no mitajām salvetēm līdz zīdaiņu šampūniņiem un tā. Un tā kā tas ir ne tikai etiskās eļļas, bet tas ir tāds labsajūtu, tāds plašāks jau produktu klāsts, ko tu vari izmantot, un tādā sarunā mēs varam saprast, ko tev vairāk vajag, ja, jo kādam ir aktuāli varbūt tās tiešām mazie bērni, kur ir atkal bērnu sērija, zīdēnīšu sērija, tiešām maziem bērniem vairāk pielāgot, un atkal senioriem, ja, kas ir jau varbūt vecāki cilvēki, kas ir arī ļoti svarīgi, un to tēmu mēs drīzumā pacelsim jau vairāk, jo tā ir tāda ļoti, ļoti, ļoti nopietna un tā. Tā kā tās iespējas ir ļoti, teiksim, ļoti plašas. Man patīk parasti sākt ar to, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Jā. Tā. Pat Īvu es arī varu pateikt, ka uz sevis esmu izmēģinājusi un uz mammas, cik viņš labi tiešām strādā. Viņš ļoti to gaisu attīra un bija tā, ka es biju saslimusi un es negribēju, lai saslimtu mamma. Viņa bija atbraukusi pie manis, un es visu nakti liku iekšā to tīvu, un viņa tā arī nesaslima. Tāpēc ēteriskās eļļas uz sevīm esmu izmēģinājusi, cik viņas ir burvīgas un brīnišķīgas. Bet ar ēteriskām eļļām nobeigumā, es ceru, ka viņš vēl ierakstās, kad to arī nodarbojas ar masāžām, vai ne? Un ir masāža komplekts. Konkrētu. Jā, un ir masāža komplekts, kas ir vienkārši tāds tiešām arī maģisks pieskāriens. Protams, ar pievienoto PVN tavu roku izskatā, bet pastāstīja par šo maģisko kastīti.
Jā, tas ir tā raindropu masāža. Es pat viņu neteiktu. Man pat daudz ik pa laikam saka, Dzindra, tā taču nav masāža. Tas ir vesels, nezinu, piedzīvojums, ceļojums. Jā, cits viņu sauc par enerģētisko kokteili. Ja, tā kā mēs varam saukt viņu dažādi. Un patiešām viņš ir tāds ļoti, ļoti īpašs. Es viņu savulaik sāku tādu ļoti dziļi personīgi iemeslu dēļ, tāpēc, ka man ģimenē bija vajadzība pēc tā, kad atbalsts, ja, kad bija problēmas ar mugurām un tad man likās, ka šis ir vienkārši fantastika. Es viņu tikko bija apmācības, es braucu mācījos un izgāju vairākas reizes šīs apmācības. Faktiski savā būtībā tā ir mazinvazīva tehnika, kas apvieno sevi refleksoterapiju, aromaterapiju, tad tika izmanto ceļus un maigus pieskārienus. Un, attiecīgi, viņa, kā es saku, eļu intelekts, viņš jau darbojās pats par sevi. Ja, tad mēs vienkārši ļoti maigā veidā tās eļas tā kā uzklājam, bet tāpat laikā tas, tā kā Gerijs Jangs patentē un šo te raindrops izveidoja, tad ir tā, ka viņš arī tā labvēlīgi iespaidojās, ietekmējās vēl, jo viņš ļoti meklēja vispār kaut kādas tehnikas un kā cilvēki dzīvo daudz kur pasaulē. Un šeit viņš iespaidojās no Lakots indiāņiem, un viņi arī ļoti tur vesels stāsts par viņiem, bet viņi arī ļoti ticēja, ka tad, kad tiek pilināts, viņiem tur bija tas savs stāsts, bet apvienojot ar eļām, tad, kad tiek pilinātas aptuveni 10-15 cm augstumā eļas, viņas tad iziet arī cauri mūsu ēteriskajiem ķermenim un nonāk uz zādu saskarē, ka tas vēl iedod šo elektromagnetu, to atslābinošo un to vēl to īpašo to iedarbību, ja, kas nav vienkārši tāda tehniska masāža. Tas ir viens, un neapšaubām nevar noliegt to, ka pa gadiem man neapšaubām ir tā jutība jau arī ļoti tāda citādāka, vai ne? Un dažkārt tā roka aiziet arī, tā kā es esmu mācījusies arī kraniosakrālo terapiju un citas, kuras varbūt nepraktizēju tā kā atsevišķi, bet viņš vienkārši ir tā ļoti organiski integrējies. Ja vienalga mēs savā dzīvē izmantojam tās pieredzes, ko mēs zinām, tās labās pieredzes, kas ir palīdzējušas. Un tā kā viņa ļoti, saka, tā ir tāda mana meditācija kaut kādā ziņā, bet ļoti tāda dziedinoša, atjaunojoša, man liekas, priekš citiem. Es vienmēr saku, viņu vajag vienreiz vismaz izbaudīt, lai saprast, kas tas ir, vai tev tas der, jo neapšaubām cilvēkiem citreiz no kaut kā nezināma ir, varbūt tā liekas, kas tas ir, bet viņu vajag sajust. Viņu vajag sajust un tad saprast, kā tev tas ir un ko tev tas dod. Man ir bijuši tik daudz gadījumu, kad cilvēks uz kušets vai pēc tam atver acis un es sapratu, man atnāca ideja vai man atnāca atbilde, ja, vai pēkšņi tur kaut kāds vienkārši smagums ir noņēmies, ja, un katram savādāk. Jā, to es no savas pieredzes pie tevis varu pateikt, no savas pieredzes savā praksē, kad masāža nav meditācija, tad, labi, es negribu kaut kā tur kaut ko nomelnot, bet... Mēs darām labāk kaut ko, mēs varam izdarīt. Jā, jo masāžai ir jābūt, jo tas ir ļoti, tāds dziļš pieskāriens. Un masāžai ir jābūt meditācijai. Meditācija daudzi dažādi kalšo. Teica, ka meditācijas ir ļoti daudz, bet masāžai ir jābūt meditācijai. Un tavs pieskāriens tiešām ir kaifīgs. Un toreiz, kad tu man palīdzēji ar to muguru, tas bija vienkārši fantastiski. Un man paveicās, ka es vēl tik ātri tiku pie tevis. Tas bija Zvaigznes salikās. Tad, kad vajag, tad vienmēr viss atnāk īstajā brīdī un saliekās. Jā. Tad uz beigām izvilksim. Tā mēs te varam runāt daudz, un man ir noteikti ar ko dalīties, tāpēc nāciet uz Aromu klubu, turpināsim. Jā, un es varu tiešām no sirds ieteikt arī visus tos pasākumus, kas notiek Aromu klubā, jo viņi ir gan tādi
kopīgi, viņi ir paceļoši, viņi ļoti entuziastiski, ļoti tādi piepildīgi paliekoši, jo tas mirklis katru reizi tajā satikšanā ir, viņš tiešām ir mirklīgs. Un viņi ir ļoti radoši un ļoti tādi ņemīgi, kaitīgi. Jā, paldies. Tāpēc, ka cilvēki tādi ir. Un tā, ka sanāk tādi cilvēki nevar būt savādāk. Jā, jo uz visiem tiem, kuriem es esmu bijusi, tiešām riktīgi man ir paticies. Tad Pēteris kā Eļļām. Lācis. Vinnijs Pūks, viņam patika labas lietas. Jā, kā tad? Tavs dižais stāsts jau mīt tevī. Tas gaida tavu apņemšanos savienoties ar to no tīras sirds un iet savu ceļu pārliecībā, drosmē un sazemējumā. Lācis vada tevi, lai tu atgūtu savu ķermeni kā spēka, miera un klātbūtnes vietu. Jā, ar ēteriskām eļļām. Tiešām var to. Ļoti skaisti. Brīnišķīgi. Jā, tas ir kārtis no esības daba. Esība daba sevī, laikam, sauc. Tas simbolistiskās kārtas, tur ir iekšā augi un dzīvnieki, un katram ir savs apraksts. Tiešām viņas ir ļoti tīras, ļoti skaistas. Ļoti tādas, tur ir ļoti daudz, kas iekšā. Viņas var tā kā arī kā meditācija būtībā pielietot. Tā ir. Dabā ar mums runā. Daba, karta, simboli. Jā. Un dievišķai sievišķībai, jo... Kā mēs bez šī? Jo... Velc tu un tad es. Kam patīk tā zelta maliņa. Šito es izvilku tik līdz es atnācu, kad es pirmoreiz viņu izvilku šodien otrais. Šis tad ir... Kas tad ir? Protection. Shield yourself. Jā. Un kuru ēterisko eļļu var lietot priekš aizsardzības? Ir ļoti skaista eļļa, tāds maisījums White Angelica. Viņš man te tagad nav līdz. Bet tas pilnīgi ir tas, kas viņš arī tāds, tā kā nosaukums ir White Angelica, viņš man liekas ļoti skaisti arī šeit sajiet kopā, un šī tādai tiešām skaistai aizsardzībai. To man ir vēl tāds skaists viens stāsts, bet to došana citreiz, jā, bet mēs noteikti varam arī uztaisīt turpinājumu. Jā, ja būs interese, tad jūs rakstiet, ja kādas svarīgas tēmas, tad mēs varam. Man izvilkās tās kārtas tā strādā, tas vienkārši kaut kāds amazing. Man izvilkās Charity, great love is on its way to you. Un te ir trīnieks. Tur redz skaisti. Jā, tā kā pateicībā. Skaisti. Paldies tev! Paldies jums! Jā, paldies jums un pateicība tev par to, ka tu atnāc, pateicība par to iedvesmu, par to dalīšanos, par to iedvesmu, jo tā secret, kā tas ir noslēpumā, drusku padalīšos par tavu klubu, kas tur iekšā ir. Tiešām tur ir ļoti iedvesmojoši, jo tavā klubā esot, lasot to, tik tiešām tā ir tāda kā viena ajurvēdas, bet aromaterapijas skola, ja tā var teikt, tāda kopiena, vairāk laikam kopiena, kurā daloties ar tām zināšanām, kur tu daudz dalies, tik tiešām var atrast katru nišu, ko tad kā pielietot un pēc savas pieredzes tik tiešām
Ēteriskās eļļas ir ļoti, bet galvenais, lai viņas būtu tīras. Un Young Living ir tiešām tīras. Un vēl grib pietipināt to, ka viena no Latvijas gaišindzēm bija enerģētiski skenējusi, jo viņa pasniedz arī enerģētisko skenēšanu kādreiz. Un viņa skenēja, viņa teica, ka vibrācijas Young Living esot izcīnījis vai ieņēmis pirmo vietu viņas tajā amploā. Jā, to daudz saka, jā. Tāpēc tas, kas nāk no sirds, un Young Living nāk no sirds, jo tas pats ražotājs un dibinātājs, viņš bija ļoti sirds cilvēks, kaut gan man pašai ļoti patīk francūži. Bet, jā, tā kā mīlīši bet viņš bija cieši saistīts arī ar Franciju, jā, tāpēc arī tur ir lavandu lauki Young Livingam. Jā. Ir daudz stāstu par šo, bet es domāju, ka mēs varam turpināt daudz un daudz, tā kā turpināsim. Jā. Paldies! Paldies tev! Pateicība! 4!